Atbalsta Rinogels Plus. Piedāvā O-karte. Es godīgi varu pateikt, es tā arī teicu, ka es par Lingitu balsoju, tāpēc, ka es domāju, ka viņa ir visvājākā. Un es tā vēl projām uzskatu, bet visi pārējie, kur ir pārāk gļēvi, vienkārši novēl to uz viņas slimību. Ja, piemēram, Pujāts būtu slims, viņš mirtu, tad nosis tāpat viņu nebalsot, jo viņš labi dzied. Nu jā, iespējams. Tāpēc, ka visi domāja to slimību, bet patiesībā, nu, es zinu, ka tiešām, lai Sabīna tur mirtu nosis, viņi nebalsot, jo viņi labi dzied. Un tagad vienkārši pārējiem ir kautrējās pateikt to, kad viņi, nu, kad nepatīk, piemēram, esam priekšnesums vai kaut kas. Un tāpēc viņi tēlo labos un saka, ka tas ir veselības dēļ. Un tagad man visi nogalinās. Bet varbūt, ka viņi cenšas no tā saudzīgi vienkārši panākt to pašu, ne? Nu, cenšās jau, bet kāpēc viņi nevar to pateikt? Un tagad tieši tāpēc Lingita tagad domā, ka tas ir veselības dēļ, jo viņi teica, sāk pārspīlēt ar to visu. Jā, bet viņa arī pati teica, ka viņa gatava iet kaut vai kamēr kritīs. Nu labi, bet tas nav par to, cik var teikt. Es nebalsoju, es zinu, tas bija viens no tādiem varbūt arī aspektiem, bet es galvenokārt balsoju, es vispār vērtēju tikai koncertu. Es nevērtēju vispār, vai man patīk vai nepatīk, vispār ne. Es vienkārši skatos pēc koncertu, kurš man patīk labāk, kurš nepatīk. Nu, es balsoju par priekšnesumiem, par koncertiem, un man tracina, jā, kad vienkārši pasaka, ka tas ir veselības dēļ, lai gan es zinu, ka tā nav, nu, tas ir tāds aizbildinājums, tā kā, lai būtu žēl. Un tagad Lingita tiešām domā, ka viss tas ir veselības dēļ, un, nu, jā. Nu, vismaz godīgi pateica paldies. Un tagad man nogalinās miljonus cilvēki. Nu, bet tas vienmēr tā ir Rūska, ko tu vari teikt šajā jautājumā? Tu piekrīti Martai vai tā, ka noliedz vairāk? Es? Jā. Nu, godīgi sakot, es vairāk teiktu, ka piekrītu. Un, Pujāt, tu Martas teiktiem piekrīti? Daļēji jā, īstenībā. Tāpēc, ka tur jau ne tikai, manuprāt, tieši tā arī ne tikai tās veselības problēmas vainīgas, bet arī tur var redzēt jos priekšnesumos, kad, nu, ja ņem uz fonu pārējiem, tad, nu, tur ir vājāks tas lokālais. Un vienkārši, nu, arī Lingita uztver to tik ļoti ļauni, it kā, ka mēs viņam... Tāpēc arī mums, man liekas, ir tā nevis bailīgi, bet tā negribam to tik daudz, jo tiešām tik. Tāpēc, ka Lingita ir nenormāli draudzēga un mīļa, bet es vispār nebalsošu nekad iekšējā balsojumā par stiprākajiem, un es nebalsošu par stiprākajiem noteikti. Un tāpēc arī, kad man kāds tur beig nepatikt, jo man liekas, ka tev pašam interesantāk, ka tas ir godīgi tiešām novērtē, vai, nu, kad vienkārši stiprākiem jāpaliek un viss. Lingita parādīja raksturiņu, nu tieši tā, ka viņu pateica, kurš šitā viss. Nu, tas ir tāpēc, ka maskas sāk krist. Es neteiktu, ka baigā maska. Viņš ir tagad nereāli ļauns vienkārši. Bet man liekas, ka viņai baigās negatīvisms īstenībā iekšā slēpjās. Nu, no viss tā, kas ir līdz pāri viņas galvai visu laiku. Viņa pārprot mums drusku. Nepārtraukti, un man liekas, ka viņai šausmīgi pēdējā laikā izteikti. Pirmajā nedēļā to neredzēt, bet tā izteikti, Nē, nu kā pasaka kaut kāda aizrādījuma, tad uzreiz atpakaļ ir... Jā, ir baigā uzreiz tāda negācija kaut kāda. Es nezinu, man liekas, ka viņai iekšā tur vienkārši visu laiku. Viņai visu laiku viss vārās, jo, nu, viņa ir tā kā bijusi, tas ir apcelt vai kā visu laiku, un tad viņai... Tur jau tā lieta, ka nav bijusi apcelt. Viņa vienkārši tā ir uztvērusi, ka mēs viņai daram tā un tā, ka mēs esam pret viņu, bet nevienā brīdī neviens nav teicis, tu to ārā, tu esi sliktākā un tā. Nu, bet, kad stūrī iedzer mazu kaķēnu, arī viņš izlaiž nagus, ja vajag aizstāvēties. Nu, bet tur jau tā liela atšķirība, ka neviens stūrī viņu nav iedzins nevienā brīdī. Viņi varbūt to tā uztver, bet tā nevienā momentā nav noticis, un mēs pilnīgi to nedaram. Neviens, es uzskatu. Visiem ir diezgan pamatot viedokļi, neviens tur tāpat vien, tur viņai neko nepārmet. Atbalsta Rinogels Plus. Piedāvā O-karte.